Es gribēju, es drīkst latviski. Protams. Nu, tātad es gribēju jums pajautāt, vai jūs bieži lietot alkoholu? Tikai brīvdienās. Tikai brīvdienās. Bet kā jūs skatāties, vai tas ir pozitīvi nākotnē, ja tas ir pagrimums, teiksim, pagrimums nākotnē? Nu, tas ir normāli. Ja tu lieto 2 reizes nedēļā, tas ir. Un cik daudz ir brīdis nāk? Cik tu gribi? Cik tu gribi, jā? Tas saucās līdz grīdā, jā? Tas ir. Ko, jā? Nē, tā līdz grīdai nē, jā? Bet tas ir pozitīvisms. Es gribēju pajautāt, tas ir pozitīvisms? Jā. Tas ir pozitīvisms un jums? Jā. Алкоголь – это релаксация? Нет, да. Nu, вот, divas atšķirīgas versijas par alkoholismu lietošanu. Viņš saka, ka tā ir pozitīva versija. Tas ir pozitīvi, tas ir noskaņojuma uzlabošanai un tur tādā. Kā priekš tevim? Tagad man. Tagad Nē, nu, alkohols, nu tā ir bumba, jā. Tā ir mana ikdiena. Vienmēr, jā? Tā ir mana ikdiena. Vienmēr, jā? Jā, tā ir mana ikdiena. Jo es bez tā nevaru dzīvot, un es bez tā nevaru dziesmu, nevaru sarakstīt. Tas nav iespējams, saprotiet. Nav iespējams. Viņu ar nevajag. Uldim liels zobis, tad cita. Uldim! Jā, paldies par jūsu, teiksim. Tu esi labs džeks. Domām.